šīs nodarbības tēma – vienkāršā pagātne. Past simple. Kas tad ir vienkāršās pagātnes laiks? Tā ir darbības vārda otrā pamatforma. Un tagad salīdzināsim divus teikumus. They watch television every day. Šis teikums ir vienkāršajā tagadnē. Present simple. Darbības vārds ir pasvītrots watch. They watch television. Viņi skatās televīziju. Every day, tātad regulāra darbība. Otrs teikums. They watched television yesterday evening. Past simple. Vienkāršā pagātne. Tātad kaut kas šajā teikumā ir mainījies, un tu redzi, ka tas ir tieši darbības vārds. Darbības vārdam šajā gadījumā ir mainījusies galotne. Un likums ir tāds, ka, lai izveidot otro pamatformu, regulārajiem darbības vārdiem to veido pievienojot nenoteiksmei galotni id. Ed. They watched. Teikuma beigās atkal ir laika apstākļus, kas norāda, kad darbība ir notikusi. Yesterday evening. Vakardien vakarā. Tātad pagātnes laiks yesterday. Ja mēs par teikumu priekšmetu izmantojam vietnieku vārdus, tad I, you, we, they watched, un tāpat arī he, she, it watched. Kāpēc šie vietnieku vārdi šeit bija sadalīti divās grupās? Ja tu atceries vienkāršot tagadni, tad tu zini, ka ar vietnieku vārdiem I, you, we, they darbības vārds bija pamatformā, piemēram, watch, bet ja teikuma priekšmets bija trešajā personā, he, she, it, tad darbības vārdam bija jāpievieno galotne es, watches. Bet šeit uzreiz var redzēt atšķirību, ka pagātnē visiem vietnieku vārdiem galotne ir vienāda, un regulārajiem vietnieku vārdiem tie būs id. Signal words of simple past. Tātad, kur ir vārdi, kas norādīs, ka darbība notiek pagātnē? Ja tu paskaties uz laiku līniju, tātad now, tas ir patreiz darbības, kas notiek šajā brīdī. Future, tā ir nākotne, bet past ir pagātne. Tātad uz laika līnijas atzīmētie krustiņi rāda, ka tas var notikt tuvākā vai tālākā pagātnē. Un šeit ir doti šādi signāli vārdi. Yesterday, vakardien. Last night, last week, last month, last year, last Saturday. Galvenais vārds šajā vārdu savienojumā ir last, pagājušajā. Un pēc tam tu vari pievienot attiecīgi to laika vārdu, ar kuru ir saistīts notikums. Tātad tā var būt last night, pagājušā nakts, last week, pagājušā nedēļa, last month, pagājušais mēnesis, last year, pagājušais gads, last Saturday. Tātad jebkura no pagājušās nedēļas dienām. Nākošais. 10 minutes. 2 days, a month,
ago. Šeit izceltais vārds ir ago. 10 minutes ago. Tulkojot vārdu kārtība mainīsies, tātad pirms 10 minūtēm, jeb 10 minūtes atpakaļ. 2 days ago, pirms 2 dienām. A month ago, pirms mēneša. Arī šeit šie laika norādījumi var mainīties. Galvenais vārds ir ago, tāpat kā iepriekšējos vārdu savienojumos vārdiņš last. Nākamais. In September, in 1991. Tātad tas var būt jebkurš mēnesis, iepriekšējais, skatoties no šodienas, jebkurš gads, skatoties no šī gada. Viss, kas ir bijis pagātnē. Tāpat pagātnē ir arī this morning. Tātad rīts jau ir pagājis, un tu par šo pagājušo rītu saki this morning. Tātad, ko tu darīji vai kas notika šorīt. On Wednesday. Arī dienas, kas ir pirms šodienas, būs jau pagātne. Tātad vēlreiz pārskati visus šos signālu vārdus, kas norāda noteiktu laiku, un atceries, ka lasot teikumu, tev arī ir jāievēro, vai šie vārdiņi tur ir, un vai viņi palīdzēs tev saprast, kādā laikā darbības vārds jālieto. Tagad apskatīsim piemērus par regulārajiem darbības vārdiem, tātad tie, kuriem ir pievienota galotne id. I lived. You talked. He started. She worked. It rained. We stayed. They danced. The past simple is often ended with ed. Tātad šis ir tas likums, bet nevienmēr mums ir jāpievieno galotne ed. Tātad gadījumā, tā kā tas ir pirmajā vārdiņā I live, darbības vārds live jau beidzas ar burtu e, un tāpēc jāpievieno tikai burts d. Dotajā interneta adresē tu vari noskatīties video, kurā būs parādīti piemēri par dažādiem šīs galotnes izrunas veidiem. Tātad arī tad, kad es lasīju, tu varbūt ieklausījies un dzirdēji, ka nevienmēr mēs galotni izrunājam vienādi. Tas var būt balsīgs līdzskanis d, I lived, un tas var būt arī nebalsīgs līdzskanis t, you talked. Un trešais variants, tas var beigties arī ar galotni garāku. He started. Tātad tiek izrunāti abi burti. He started. She worked. It rained. We stayed. They danced. Tātad pieraksti sev šo adresi vai nokopē to un pēc tam pavingrinies darbības vārdu izrunā. Write positive sentences in simple past. Tātad šobrīd tev tiek dots vingrinājums. Uzraksti apgalvojumu teikums vienkāršajā pagātnē. Tātad vienmēr vajag izlasīt noteikumus, un arī tad tu sapratīsi, kāds laiks jālieto. Tātad šajā gadījumā tev noteikti ir jāizvēlas simple past, vienkāršā tagadne. Pirmajā piemērā doti
3 vārdi. Tev jāsaliek tie pareizā secībā, lai izveidotos teikums. Stāstījuma teikums. Uzraksti to. Un salīdzini ar manu doto. You asked the question. Vai arī you asked a question. Otrais piemērs. Uzraksti un salīdzini ar doto. He answered the question. Pirmajā teikumā tu uzdevi jautājumu, otrajā viņš atbildēja uz jautājumu. Galotne id tiek pievienota darbības vārdā. Nākamajā piemērā, ko dara suns, ko darīja suns pagātnē. The dog barked. Suns rēja. Uzraksti nākamo piemēru. They called us. Viņi pasauca mūs. Vai arī viņi piezvanīja mums. Nākamais piemērs. We climbed a mountain. Mēs uzkāpām kalnos. Nākamais piemērs. Ko darīja Džons? John collected stamps. Collected stamps. Krāja markas. Un pēdējais piemērs. We lived in London. Mēs dzīvojām Londonā. Visos šajos piemēros nebija dots laika apstākļus, tātad netika norādīts, kad notika darbība, bet par to, ka tā notika pagātnē, tev pateica priekšā uzdevuma noteikumi, jo tev bija jāuzraksta visi teikumi vienkāršajā pagātnē. Izņēmumi par galotni. Tātad, kā mēs veidojam šo id galotni? Nevienmēr visos vārdos tas notiks vienādi. Tātad būs darbības vārdi, kas beigsies ar skaņu y. Ja vārdā pirms šīs galotnes būs līdzskanis, tad pirms galotnes ed šis līdzskanis y pārmainīsies uz burtu i. Tātad pirmie divi piemēri try, tried, study, studied. Tātad paskaties uz šiem burtiem, kā tie tiek samainīti. Tātad vārda sākums paliek nemainīgs un pēdējais burts, kas veido galotni, nomainās uz burtu i un tam tiek pievienots ed. Bet tas būs nevienmēr. Tātad jāskatās, vai ir līdzskanis vai patskanis. Ja pirms galotnes vai ir patskanis, tā kā vārdiņā play, tad šis burts nemainās un pievienota tāpat tiek galotne ed. Play, played. Stay,
stayed. Tātad it kā vārdi beidzas ar vienu un to pašu galotni, bet tev jāprot atšķirt, kuros gadījumos tu mainīsi burtu, kuros nē. Tātad vai beidzas ar līdzskani vai ar patskani pirms šīs galotnes. Otrs izņēmums. Ja darbības vārds, vienzilga darbības vārds, beidzas ar vienu patskani un vienu līdzskani, tad līdzskanis dubultojas pirms galotnes ed. Stop, stopped. Plan, planned. Tātad pievērs uzmanību galotnē p, stop. Tātad pirms tās ir patskanis o, stop un stopped. Līdzskanis p dubultojas. Tātad šie ir izņēmuma gadījumi, kas arī ir jāatcerās, veidojot vienkāršo pagātni. Runa bija par regulārajiem darbības vārdiem, bet angļu valodā ir arī vesela rinda neregulāro darbības vārdu. Ko tad mēs darīsim šajā gadījumā? Tātad neregulārie darbības vārdi ir jāpārveido. Nekas cits neatliks, kā visus šos vārdiņus iemācīties no galvas. Kur tu tos vari atrast? Šie neregulārie darbības vārdi, un ne tikai šie, kas tiks doti tev, ir atrodami jebkurā vārnīcā, arī tavā mācību grāmatā vai angļu valodas darba burtnīcā. Parasti grāmatas beigās ir dota šo vārdu virkne. Vesels saraksts, kurā ir vairākas pamatformas. Tātad vienkārši lasi katru vārdu un vingrinies to, lai atcerētos no galvas. Begin, began. Bring, brought. Buy, bought. Come, came. Do, did. Drink, drank. Eat, ate. Find, found. Forget, forgot. Get, got. Give, gave. Go, went. Have, had. Know, knew. Leave, left. Make, made. Meet, met. Put, put. Read, read. Say, said. See, saw. Sleep, slept. Sit, sat. Speak, spoke. Take, took. Tell, told. Think, thought. Write, wrote. Es esmu uzrakstījusi tikai daļu no visiem šiem neregulārajiem darbības vārdiem, bet šie būtu noteikti tie, kas ir jāiemācās vispirms. Esmu pilnīgi pārliecināta, ka daļu no tiem jau tu zini un proti arī iztulkot. Atliek tikai vēl pamācīties,
lai pēc tam droši bez domāšanas tu varētu izmantot šos vārdus arī teikumos. Pamēģini tagad katru no tiem iztulkot. Tātad, lasot katru vārdu, izdomā, kuros gadījumos tu to varētu lietot. Began, sāka. Brought, nesa. Bought, pirka. Came, nāca. Did, darīja. Drank, dzēra. Ate, ēda. Found, atrada. Forgot, aizmirsa. Got, dabūja. Gave, iedeva. Went, gāja. Had, piederības vārds. Knew, zināja. Left, devās prom, atstāja. Made, gatavoja. Met, satika. Put, lika. Read, lasīja. Said, teica. Saw, redzēja. Slept, gulēja. Sat, sēdēja. Spoke, runāja. Took, ņēma. Told, stāstīja. Thought, domāja. Wrote, rakstīja. Tātad vēlreiz ar acīm pārskrien pāri vārdiem. Iespējams, jau kāds no tiem tev paliks atmiņā. Bet noteikti paņem pēc tam vēlreiz šo vārdu lapu un pamācies papildus. Tātad atkārtojam, kas tad bija simple past tense. Watch and watched. Regulārais darbības vārds, kad mēs vienkārši pieliekam galotni ed. Eat, ate. Neregulārais darbības vārds, kad mainās forma. Tātad tu iegūst pavisam jaunu vārdu, otro pamatformu. Kā veidot noliegumu vienkāršajā pagātnē? Past simple negative. Do un does mēs lietojām vienkāršajā tagadnē. Ja mēs gribējām vienkāršo tagadni pārveidot noliegumā, mēs vienkārši pielikām klāt vārdiņu not, do not, does not. Kas notiek vienkāršajā pagātnē? Mēs vārdiņu do un does nomainam uz did. Un atkal ir pilnīgi vienalga, kāds ir vietniekvārds, tātad neatkarīgi no tā, vai tu būsi tagadnē lietojis palīgdarbības vārdu do vai palīgdarbības vārdu does, pagātnē pilnīgi visiem vietniekvārdiem vai teikuma priekšmetiem noliegumā izmantosi palīgdarbības vārdu did. Un pieliekot klāt vārdiņu not. Did not plus pamatforma jeb nenoteiksim. Did not watch. Did not play. Did not go. Tātad no do pagātne ir did un noliegumā pieliekam vārdu not. Saīsinātā forma tev ir dota šeit. Tātad nav obligāti jāsaka did not. Mēs varam saīsināti teikt didn't. Lasam piemērus. Kate didn't watch television yesterday. Keita
neskatījās televīziju vakardien. Peter didn't go to school last week. Pēters negāja uz skolu pagājušajā nedēļā. Tātad teikumā ir teikuma priekšmets Kate. Darbības vārds jeb izteicējs ir watch, bet noliegumā tam liekam priekšā didn't. Un šis vārds uzreiz norāda, ka darbība notika pagātnē. Protams, to pastiprina arī laika apstākļus yesterday. Otrajā teikumā Peter, teikuma priekšmets, varam aizvietot ar vietnieku vārdu he, bet tas šajā gadījumā pat nebūtu svarīgi, jo tu zini, ka neatkarīgi no tā, kāds būs teikuma priekšmets, noliegumā pagātnē vienmēr būs didn't. Peter didn't go. Tātad pasvītrotais darbības vārds atgriežas pamat formā. Pagātnes darbību pastiprina norādījums, ka tas notika pagājušajā nedēļā. Last week. Tātad atkal salīdzinam apgalvojumu un noliegumu. Positive and negative sentences. Regulārais darbības vārds play. I played. I didn't play. Tātad galotni prom un priekšā liekam noliegumu didn't. Regulārais darbības vārds live. You lived. Darbības vārdām bija galotni e, tāpēc pielikām tikai d. You lived. You didn't live. Tātad noņemam tikai d burtu, paliek pamatforma live. Regulārais darbības vārds help. We helped. Mēs palīdzējām. We didn't help. Mēs nepalīdzējām. Pārējam uz neregulāro darbības vārdu grupu. They had. Noliegumā they didn't have. He went. Viņš gāja. He didn't go. Viņš negāja. She saw. Viņa redzēja. She didn't see. Viņa neredzēja. It fell. Tas nokrita. It didn't fall. Tas nenokrita. Tātad galvenais noliegumā ir tas, ka darbības vārds atgriežas pamat formā, bet par pagātnes laiku liecina vārdiņš did. Tātad uzsvers uz to, pazūd galvot. Kas notiks ar jautājumu teikumiem? Vispirms apskatīsim yes, no questions. Tātad vienkāršie jautājumi, kur atbilde būs jā vai nē. Did I play? Tātad, ko tu redzi? Līdzīgi kā noliegumā, arī jautājumu teikumā mēs izmantojam palīgdarbības vārdu did, un darbības vārds ir pamatformā. Did you live? Did we help? Did they have? Did he work? Did she see? Did it fall? Neatkarīgi no tā, kāds ir izmantotais vietnieku vārds, I, you, we, they, he, she, it, visos gadījumos šie jautājumi tiek veidoti ar vārdiņu did. Latviski tulkojot, tas izklausīsies, ka tu sāc jautājumu ar vārdiņu vai. Did you live? Vai tu dzīvo?
Did we help? Vai mēs palīdzējām? Did they have? Vai viņiem bija? Did he work? Vai viņš strādāja? Did she see? Vai viņa redzēja? Tātad jautājuma teikums ir par notikušo pagātni. Šajā gadījumā mēs varam dot īsās atbildes. Short answers. Yes, I did. No, I did not. Vai saīsinātā forma? No, I didn't. Did I play? Yes, I did. Or no, I didn't. Jā, nē. Un darbības vārdu šajā gadījumā pat var neizmantot. No, I didn't play. Tev nav jāsaka pat pilns šis teikums. Ja tu gribi iegūt kādu papildu informāciju, tad ir jāpievieno jautājamais vārds. Šo tēmu mēs apskatījām arī jau vienkāršajā tagadnē. Ja esi aizmirsis, tu vari paskatīties vēlreiz ierakstu un atkārtot šos jautājumus arī vienkāršajā tagadnē. Tātad jautājamais vārds what? Ko vai kas? When? Kad? Why? Kāpēc? Where? Kur? What time? Cikos? How much? How many? Abi jautājumie vārdi norāda uz skaitu. Cik? Atšķirība ir tā, ka how much mēs uzdodam par nesaskaitāmām lietām, how many par saskaitāmām. Protams, šie nav visi jautājumie vārdi, bet mēs apskatīsim tikai šos galvenos. Piemēri. What did you see? Ko tu redzēji? Tātad, kas notiek šāda veida jautājumos? Pirmais tiek likts jautājamais vārds, un tikai pēc tam seko palīgdarbības vārds did un pārējie vārdi. Tātad, ja tu būtu gribējis uzdot jautājumu, vai tu redzēji, tu uzdot vienkārši did you see? Bet šajā gadījumā tu gribi papildus informāciju, ko tu redzēji? What did you see? When did it happen? Kad tas notika? Why did you ask? Kāpēc tu jautāji? Where did you go? Kur tu gāji? What time did you come? Cikos tu atnāci? How much did it cost? Cik tas maksāja? How many did you take? Cik tu paņēmi? Tātad patiesībā jautājums tiek veidots ļoti vienkārši, tikai jāatcerās pareiza vārdu secība. Un šo vārdu kārtību jautājumu teikumos šeit tu var apskatīt vēlreiz tādā kā formulā. The word order in questions. Tātad vienkāršajos jautājumos yes, no questions. Pirmais ir palīgdarbības vārds did, tad seko teikuma priekšmets, un pēc tam ir galvenais darbības vārds, verb, darbības vārds. Speciālajos jautājumos pirmais iet question word, šis jautājumais vārds, pēc tam seko līdzīgi kā yes, no questions, seko visi pārējie vārdi. Tātad piemēros tu vari redzēt. Did your friend phone you? Vai tavs draugs tev piezvanīja? Bet, ja tu gribi garāku jautājumu ar īpašu informāciju, where did your family go for holiday? Kur tava ģimene devās brīvdienās?
par to, ka tas notika pagātnē, tātad liecina palīg darbības vārds did. Think and write some questions. Tātad ir pienācis brīdis, kad tu vari izdomāt savus jautājumus, pieraksti tos un mēģini pēc tam uzdot vai nu kādam no draugiem, vai klases biedriem, vai pat uzdot jautājumus skolotājai stundā. So, think and write. Lai tev veicas! Bye!